Nedēļas nogalē Siguldā 3 dienu garumā norisinājās pirmais bērnu un jauniešu literatūras festivāls Latvijā. Iedīgli šai iecerē jau ir pirms vairākiem gadiem, kad Siguldas novadam radās ambīcija Siguldai kā pilsētai un novadam kopumā pretendēt uz UNESCO literatūras pilsētu. Pirmajā pieteikumā mums neizdevās iegūt šo statusu, bet tas deva vēl tikai lielāku vēlmi, lielāku ambīciju uz to strādāt. Līdz šim novadā jau tikušas īstenotas neskaitāmi daudz aktivitātes un pasākumu par literatūras tēmu, bet festivāls šķiet ir kā brīnišķīga platforma, ar kuras palīdzību tieši bērniem un jauniešiem ir iespēja iepazīt literatūras dažādās šķautnes – autorus, ilustrācijas, teātri un multimēdiju. Mums programmā ir 2 veidu piedāvājums. Viens ir skolu diena, kur mēs ļoti mērķiecīgi piedāvājam tikai Siguldas novada skolām. Programma speciāli veidota pa vecuma grupām, tikšanās ar autoriem, ilustrācija programma, teātra izrādes un ģimeņu diena. Un ģimeņu dienā mums vēl ir tātad papildus piedāvājums, mums nāk klāt, kad vārdu, jeb literatūru mēs sastopam ne tikai grāmatās, tekstā un ilustrācijā, mēs viņu sastopam arī teātra izrādēs, un mēs viņu sastopam arī dažādos interesantos risinājumos multimēdiju programmā. Lai nonāktu līdz šādai festivāla programmai, tika izveidota radošā komanda ar 4 nozaru kuratoriem. Gads ļoti mērķiecīgs darbs ar 4 nozaru kuratoriem. Autora programma Alīs Nīgala, liels un mazs izdevniecība, Rūta Brieda ilustrācija programma, tāpēc mums ir fantastisks izstādes, ilustrācija un teātra programma Jānis Notiņš, kas arī Valmieras teātra festivālu veido, un multimēdiju programma Elizabete Palasios un Marta Kontiņa. Profesionāļi mūsu komandā, mēs viņiem uzticamies, un programma tiešām ir ļoti, ļoti daudzveidīga. Piemēram, pat pašiem jaunākajiem lasītājiem bija iespēja apmeklēt īstu ilustrāciju izstādi un justies tajā brīvi, iederīgi un aizraujoši. Šeit var apskatīt dažādu manis ilustrētu un sarakstītu grāmatu oriģinālus un piebāzt tiešām tuvāk degunu un apskatīties, ar ko viņi atšķirās no grāmatām, ka tur varbūt nav viss tieši tāpatās. Un ir arī tādi daži interaktīvi objekti, piemēram, kā šis te slīpkalniņš, kas ir tādiem mazākiem bērniem. Un tad mums ir, var sakot, ir ko redzēt gan lieliem, gan maziem. Un, jā, lai nebūtu tikai bildītes, kas karājas pie sienas, mēs izdomājam, ka vajag arī objektus, kur bērni var parotaļāties. Un tas būtībā tāda kā tāds izstāde. Rotaļu laukums. Protams, ka bez izdevējiem bērnu grāmatas Latvijā netaptu, un tāpēc arī Latvijas grāmatu izdevēju asociācija bija viens no partneriem šī festivāla veidošanā. Mums ir sava skatuve, uz kuras tieši grāmatu izdevēji iepazīstina ar saviem autoriem, savām jaunākajām grāmatām. Un, protams, festivāls nebūtu festivāls, ja uz vietas. Tas, par ko mēs stāstām, par ko mēs runājam, nebūtu arī nopērkams. Un mēs pilnīgi jūtam, ka tikko ir gatavojas sākties vai grasās beigties kāds pasākums, tad mēs uzreiz jau redzam, ka apkārt jau ņūdz. Un, ja tiek stāstīts par kādu grāmatu, protams, ka tas arī veicina interesi tieši par šo grāmatu, palīdz teiksim, izdarīt šo izvēli kādai grāmatai par labu. Bet katru gadu Latvijā vispār iznāk bērniem domāts apmēram 200-300 daļliteratūras grāmatas, plus vēl arī uzziņu literatūra. Un mēs esam priecīgi, ka šādos pasākumos tā ir iespēja vaigā redzēt savu lasītāju un, protams, arī pašam plašāk pastāstīt. Bērnu un jauniešu literatūras festivālu rīkoja Siguldas novada kultūras centrs Siguldas Devons kopā ar Siguldas novada pašvaldību. Redzot, cik daudz ģimenes šajās 2 dienās kā ģimenes un bērni piekdienā no skolām ir iesaistīti šeit, es teikšu, ka ir attaisnojies katrs cents, ko mēs esam ielikuši šeit iekšā. Jo arī tas plāns ir šādu pasākumu atkārtot reizi 2 gados. Tieši tā iemesla dēļ, ka tā sagatavošana arī prasa milzīgu darbu.